Bērniņa gaidības ir ļoti skaists notikums, tāpēc to vajadzētu svinēt. Un mēs tā arī darījām. Sarīkojām krāšņu pasākumu topošajā māmiņām māmiņu klubā kopā ar dziedātāju Mariju Naumovu. Laiks, kad gaidām mazulīša nākšanu pasaulē, ir īpaši ikvienai sievietei. Tāpēc, tuvojoties lielajam satikšanās brīdim, daudz viet pasaulē tiek svinēti gaidību svētki, kuros kopā sanāk dzimtas sievietes un tuvākās topošās māmiņas draudzenes, lai dalītos zināšanās par bērnu audzināšanu un palīdzētu topošajai māmiņai sarūpēt mazuļa pūriņu. Šī jaukā tradīcija ir plaši izplatīta Amerikas Savienotajās valstīs, Kanādā, Indijā, Ķīnā, ir zināma arī pie mums Eiropā, un angliski šo notikumu dēvē par baby shower. Arī mēs māmiņu klubā nolēmām sarīkot pasākumu topošajām māmiņām, lai kopā pavadītu aizraujošu pēcpusdienu, viena otru tuvāk iepazītu, uzzinātu, kā citām māmiņām norit gaidības, sarūpētu dāvaniņas un baudītu dziedātājas Marijas Naumovas koncertu. Vīram māsa dzīvo Zviedrijā, un viņa, kad gaidīja savu meitiņu, tad viņiem tur bija tāds pasākums. Tad arī pati internetā palasīja informāciju, kas tas tāds ir, kāpēc to svin, jo mums Latvijā tikai tās raudzības ir tāds standarta pasākums, ko tomēr vecāki piekopi. Tā kā raudzības mēs rīkojam pēc mazulīša dzimšanas, tad šie varētu būt jauki svētki, kurus svinēt vēl pirms esam bērniņu laidušas pasaulē. Lai topošajām māmiņām paliktu kāda jauka piemiņas lieta no mūsu tikšanās, piedalījāmies māmiņas Sintijas rīkotajā meistarklasē, kuras laikā katra varēja izveidot savam gaidāmajam mazulim māneklīša turētāju. Es esmu sagatavojis šīs lentītes jau ar knaģīšiem. Tā ka jums, kas atliks, ir tikai izvēlēties bumbiņas pēc jūsu gaumas, pēc patiks un savērt. Kas īsti ir nepieciešams, lai pagatavotu māneklīša turētāju? Krāsainas bumbiņas un dažādi koši elementi, kurus savērt lentītē, knaģītis, kuru iestiprināt lentītes vienā galā un spiedpodziņa otrā lentītes galā, lai varētu uzvērt māneklīti. Tas arī viss. Pārējais atkarīgs no mūsu roku veiklības, pacietības un izdomas. Taču vairāk par visu mēs mazulīša gaidību svētkos vēlējāmies dzirdēt iemīļotās dziedātājas Marijas Naumovas balsi. Mums šodien tāds, sapratu, jums pa godu, jums pa prieku būs tāds improvizētais koncerts. Un viss, kas šodien šeit skanēs, tā būs mūsu improvizācija, jo šādā sastāvā mēs neuzstājamies ļoti rēti. Pirmo reizi, var teikt. Marija māmiņa klubā viesojās ne tikai ar dziesmām, viņa labprāt dalījās arī ar savām sajūtām, kuras viņa piedzīvoja gaidot un audzinot savu bērniņu. Gribētu novēlēt katrai sievietei tādu grūtniecību, kā man pagāja, neskatoties uz to, ka es biju milzīga, man bija plus 33 kg, bet sajūta bija fantastiska, un es arī biju tikpat skaista kā jūs. Es nezināju, kas man būs, meitene vai puisis, bet man liekas, ka šupu dziesma, tā ir tā dziesma, ko tu dziedi vienkārši bērnām. Un mums nekad nav svarīgi, kas būs. Galvenais, lai piedzimst vesels, skaists, mazais vai mazā skaistai. Aiziet. Iel čūči, čūči manu mīļo meitiņu, aizmīgi pat nenovilkusi kleitiņu, kurtītes arī palika kājās, miedziņš ienāca tavās mājās. Tik patīkamas sajūtas, kā nedaudz tā kā izrānoja tā ierastā ikdienas soļa un likās, ka tagad tiešām tas brīdis ir. Marija Naumova, viņa pati par sevi liekas izstaro tādu siltumu, mīļumu. Tikai es domāju, ka mēs visas māmiņas to saņēmām. On a tant voyagé, et moi de mon côté, j'étais souvent partie. De l'Inde à l'Angleterre, on a couru la terre, et pas toujours ensemble. Mais à chaque retour, nos mains se rejoignaient sur le dos de velours d'un chien qui nous aimait. C'était notre façon d'être bon compagnon. Kad mēs esam mammas, tas ir tik dabiski, un tad mēs sapratam, kas ir īsta mīlestība. Un mēs sapratam, ka principā līdz šim ļoti reti no mums, kas var pateikt, ka mēs mīlējam kādu. Bet tā mīlestība, ko mēs izjūtam bērnu, tas ir kaut kas, tā ir tā dievišķīga mīlestība, par ko mēs runājam visu laiku. Un būt mammai, tā ir tāda, tā ir viennozīmīga laime.
Es esmu es. Tikai smiltīs, tikai ūdens, tikai zvaigžņu mirdzums svēs, kur ir mūsu mīlestībām, tikai tu un tikai es. Kā viena no bēbīša gaidību ballītes tradīcijām ir krāšņi klāts galds ar dažādiem kārumiem un kūciņām, kuras rotā bērnu simbolika. Taču pats galvenais no autiņbiksītēm tikko dzimušiem mazuļiem darināta kūka, kurai noteikti atradīsies praktisks pielietojums, jo pasākuma laikā noskaidrojām, kura no topošajām māmiņām kļūs par tās īpašnieci. Vēl mēs iegrimām draudzīgās sarunās, našķējāmies un baudījām gardo rūķīšu tēju. Taču, protams, pāri visam skanēja dziesmas dažādās pasaules valodās, jo Marija pie mums Latvijā ir ieradusies ar koncertiem, kuros ir iespēja baudīt čigānu mūziku. Šodien paredzēti 2 pēdējie noslēguma koncerti Rīgā Dailes teātrī 14. un 19. Vēl ir iespējams paspēt un nokļūt brīnišķīgā piedzīvojumā ar nosaukumu Romanī Rat, jeb čigānu nakts. Tas ir muzikāls izrādes, kur nav tikai muzika, kur ir tiešām čigānu tautas vai Roma tautas stāsts, no kurienes, kāpēc, kas viņi tādi ir, kā viņi dzīvo, kāda viņiem ir, kādas tradīcijas un kā viņiem gāja šī lielā ceļojumā. Joj, mamo, de mampaņī, mamo, de mampaņī, mamo, de mampaņī. Mēs Marijas koncertu baudījām ar lielu prieku. Noteikti nebūs pārspīlēts, ja teikšu, ka mūsu dvēseles dziedāja līdzi. Protams, par vaigu noritēja arī kāda asara, jo šīs bija patiesa un īpašs mirklis. Ночь пришла на мягких лапах, как большой медведь. Мальчик создан, чтобы плакать. Мама, чтобы петь. Tā kā jādzied bērniem. Mammas visas māk dziedāt. Nesakiet, ka jūs nemākāt dziedāt. Viņa dzird. Mīļās māmiņas, dziedāsim saviem mazajiem, dziedāsim sev par prieku, jo mūzika ir tā, kas spēj paveikt brīnumus. Grūtā brīdī tā var būt lielākais atbalsts un priekos labākais draugs.